Sveiciens visiem! Kamēr taisu maizītes, pastāstīšu, ko piedāvāju noskatīties šajā video, kā arī par skatītāju atsauksmēm. Jāsaka paldies par tik daudz viedokļiem fórumos. Turpmāk centīšos uzlabot video kvalitāti. Saprotu arī, ka dziedāšana nav man stiprākā puse. Daudz iesaka paskatīties citus vlogus. Es jau to esmu izdarījis un no tiem iedvesmojusies. Protams, manu video kvalitāte ir tālu no ideāla un pagaidām nesanāk tik labi kā vlogeriem, kuri jau uzfilmējuši ap 500 video. Šodienas video pirmā daļa parāda, kā es redzu mājsaimnieču vlogus. Jāsaka, ka šo materiālu filmēju pirms ziepju trauku nomaiņas iepriekšējā video. Tāpēc šī daļa nav ļoti kvalitatīva, bet mani šis video ļoti uzjautrina. Teorētiski varēja nofilmēt to pašu kā iestudētu materiālu, bet tas nebūtu īsti. Nākamā daļa ir mans brauciens uz atvesaļojošajām kneipa ūdens iekārtām. Pēc tam man ir rokdarbi un paštaisīt spēļu pazemes autostāvvieta no kartona, kā arī izlozes informāciju. Pēc tam interesanti kadri, kas patrāpījušies pēdējo dienu laikā. Tālāk ārkārtas situācija manā virtuvē. Tad vēl eksperiments mazgājuma ar sodu. Un noslēgumā vienkārši pagatavojama ļoti garšīga medus kulka multivārāmajā katlā. Labrīt! Tikko pamodos. Taisīšu kafiju. Man nav kafijas automāta. Es vienkārši krūzē iebaru kafiju un ielēju karsto ūdeni. Biežu kafiju iekšā. Tā nav ērta ar vienu roku. Kafija dibenā. Labi, es nolīt bēršu, man jāslēdz kameru ārā. Sabēru kafiju. Kamēr es te kafiju bērs, ievēroju, ka man ir jātaisa pedikīrs, tāpēc, ka man viena kājas nagi. Es kāpēc no nagiem noberžas nagu laka. Redzat? Šeit. Un te. Otrai kājai tā nav. Nezinu kāpēc, bet nāksies taisīt pedikīru. Esmu atbraukusi uz mežiņu, kurā atrodas kneipa atvesaļojošās ūdens iekārtas. Vēl te ir esi vesels takas, kas nozīmē, ka gar takām ir salikt rīki vingrošanai. Vienu no tiem jums nedaudz vēlāk parādīšu. Šeit cilvēki pastaigājas, braukā ar velospēdiem, kā arī skrien. Šis mežiņš atrodas tikai 4 km attālumā no Frankfurt-Hahn, jeb latviski Frankfurtas Hānas lidostas. Starp citu, Han tulkojumā no vācu valodas nozīmē gailis. Šādi izskatās viens no vingrošanas rīkiem šajā mežiņā. Lūk arī kneipa atvesaļojošās ūdens iekārtas. Šie celiņi ūdenī domāti staigāšanai, tādējādi veicot kneipa terapiju. Kneipa terapija uzlabo imunitāti, asinsriti un vielmaiņu. Tā stabilizē arī asinsspiedienu. Kneipa terapija palīdz nogurušām kājām, kā arī ir laba varikozo vēju profilakse. Staigāšana pa ūdeni dienas otrajā pusē vai pat vakaros uzlabo miega kvalitāti. Kneipa terapija ir nosaukta Bavārijas mācītāja Sebastiana Kneipa vārdā. Viena no kneipa populārākajām ārstniecības metodēm bija soļošana ūdenī. Šeit esmu bijusi vairākas reizes. Ūdens pastaigas atsvaidzina un dod man enerģiju. Pēc tam es jūtos ļoti labi. Vispār pareizi šeit ir staigāt kā stārķim, kas nozīmē, ka kamēr viena kāja ir ūdenī, otrai jābūt ārpus tā, tādējādi nonākot saskarē ar gaisu. Šīs pastaigas ilgums ir 1 minūte. Pēc tam kājas ar dvieli neslauka, bet gan ļauj tām nožūt pašām. Ūdens ir stingznoši augsts un taka ir noklāta ar maziem akmentiņiem. Šī ir arī laba pēdu masāža.
Ūdens dziļums ir aptuveni līdz ceļiem. Šī ir augstā roku vanna. Tā palīdz imūnsistēmas nostiprināšanai, uzlabo asins cirkulāciju rokās, stimulē vielmaiņu, uzlabo sirds muskuļu asinsriti, kā arī palīdz cilvēkiem, kam ir tā saucamais tenisa elkonis, jeb iekaisums elkoņa locītavā. Roku vanna arī palīdz cīnīties ar fiziskā un garīgā izsīkuma stāvokli. Rokas ieliek ūdenī līdz elkoņiem un patur 30 sekundes. Pēc tam ļauj tām vienkārši nožūt. Šādas ūdens iekārtas ir atrodamas daudz viet Vācijā un ir ļoti populāras. Papildus informācija par kneipu terapiju ir atrodama internetā. Konkrēti šīs vietas koordināts ierakstīšu aprakstā zem video. Ceru, ka jums bija interesanti. Nolēmu jums parādīt dažus savus rokdarbus. Kāpēc es to izdomāju darīt? Nav noslēpums, ka es pareklamēju savus video dažos fórumos un saņēmu daudz kritikas. Un diezgan daudz rakstīja, ka es labāk būtu adījusi un tamborējusi nekā tādām muļķībām nodarbojusies. Tad lūk, es gan adu, gan tamborēju, gan, kā redzams, izšuju krustdūrienā. Šeit ir redzami 3 pāri bezpirtu cimdi. Viņi ir adīti, un šīs bandītes ir tamborētas. Un te vēl tādi tā kā maisiņi. Viņi arī ir adīti. Un, kā jau es teicu, šeit ir izšūts krustdūrienā galvaskavs. Šī somiņa ir tamborēta. Viņa ir domāta kā aksesuārs meitenītei, kur var salikt, piemēram, matugumijas vai kaut ko tādu. Un es šo somiņu uztamborēju pēc video instrukcijas YouTube. Jāsaka, ka ne viss man padodas tik labi kā adīšana, tamborēšana un izšūšana. Es iedvesmojos no YouTube video, no DIY YouTube video, tas ir do it yourself, jeb dari pats. Video, kur vecāki taisa saviem bērniem visu kaut ko no kartona. Īpaši man palika atmiņā video, kur māmiņa bija uztaisījusi veselu virtuvi no kartonu, viņi tiešām izskatījās skaisti. Tad es nolēmu arī uztaisīt autostāvvietu, pazemes autostāvvietu mašīnām, kura izskatītos apmēram tā. Un lūk, kas man sanāca. Man pašai, protams, ka tas bija smieklīgi. Es izmantoju 3 kastes, es viņas paņēmu veikalā. Šīs 2 kastes ir no vīnogām. Šī augšējā kaste, es nezinu, no kā viņa ir. Bet, lūk, šāda man sanāca pazemes stāvvieta. Es teiktu, ka ne visai. Man tikko ienāca prātā ideja, ka es varētu šo pāri rozā bezpirstu cimdiņus izlozēt savā Facebook lapā. Ja jūs tas interesē, tad links ir zem šī video. Gaidu savu pasūtījumu līdz ņemšanai kebabu restorānā. Es nevarēju neievērot šīs neļķes, šīs dekorācijas uz galda, šīs ir plastmasas neļķes. Es te cepu sardeli ar olu, un man notika tāda situācija, ka es atzināju savu mīļāko virtuves dvieli ar vistiņu.
Man tas sanāca tā, ka es viņu uzliku šeit, uz šī karstā riņķa. Es aizmirstu, ka viņš ir karsts, un es uzliku šo dvieli tur, un rezultāts ir šāds. Šis bija mans mīļākais virtuves dvielis. Un starp citu, es jums vēl neparādīju, bet man tagad ir arī jauns švammes turamais no Malaizijas. Un es viņu nopirku par 99 centiem. Un redziet, man viņš saskan ar virtuves cimdiem. Šodien es mazgāšu galvu ar sodu un āboletiķi. Es gribu vienkārši izmēģināt, kas man sanāks. Tam es paņēmu sodu. Man šeit ir aptuveni 3 ēdamkarotes sodas. Viņu samaisīju ar ūdeni. Man sanāca tāda tā kā pasta, tāda putriņa. To var uz acīm, cik nu kurš grib. Un šeit ir litrs ūdens. Un šajā litrā ūdens man ir pievienots 2 ēdamkarotes āboletiķi. Man ir parasts āboletiķi no veikala, man cita nav. Nu un šo pastu es izmantošu šampūnu vietā. Es ar viņu mazgāšu galvu pie saknēm, tad es šo pastu izskalošu un tīros matos ieliešu, tā teikt, šo āboletiķa maisījumu un matus vairs neskalošu. Tā arī atstāšu šo maisījumu matos. Nu, redzēsim, kas sanāks. Mati ir tiešām tīri pēc mazgāšanas ar sodu. Nu, un viņi arī nedaudz spīd no āboletiķa. Man nepatika smarža pēc matu izskalošanas ar āboletiķi. Man šī smarža liekas nepatīkama. Varbūt reiz mēnesī var tā izmazgāt galvu ar sodu, lai viņa būtu tiešām tīra. Bet principā es to regulāri negribētu darīt. Man labāk patīk mazgāt ar šampūnu un pēc tam izmantot kondicionieru vai matu masku. Šodien es cepšu medus pīrāgu multivārāmajā katlā. Šī ir ļoti vienkārša recepte, un mīklai mums ir vajadzīgas 3 olas, vislabāk istabas temperatūrā, pusglāze cukura, pusotra glāze miltu, cepamais pulvers 1 tejkarota un 3 ēdamkarotes medus. Medus man ir šķidrs, bet ja jums nav šķidrā medus, bet jums ir savādāks, tad jūs viņu varat vienkārši uzsildīt, līdz viņš kļūst šķidrs, nedaudz atdzesēt un tad pievienot mīklai. Krēmam mums vajag 400 gramus krējuma, 200 gramus saldā krējuma, pusi multiglāze pūdercukura, tas ir viss krēmam. Pūdercukuru jūs varat pievienot vairāk vai mazāk, atkarībā kā jums garšo. Ja jums garšo saldais krēms, jūs varat pievienot vairāk pūdercukuru, ja netik sals, tad mazāk. Un vēl mums vajag nedaudz sviesta, iesvērēt pašu to multivārāmo katlu, lai mīkla nepielīp un lai mūsu pīrāgs nepielīp katlam.
Šāds sanāca biskvīts. Citreiz man viņš sanāk tāds pufīgāks, lielāks, nu. Šoreiz tāds nepacēlās. Šāda man sanāca medus kūka. Es viņu izdekorēju ar rīvētu tumšo šokolādi. Tagad es viņu likšu leduskapī uz nakti, lai krējums ievelkās.